Labdien, mīļie! Turpinot runāt par šo svarīgo pamatu, kuru Pāvils gribēja ielikt Efesas draudzē, arī, ja tā domājam par tādām svarīgajām vēstulēm, kuras bija tādas tā kā doktrināls, tādas, lai kristiešiem būtu veselīga izpratne, tīpaši tie, kas ir nesen atgriezušies, tad arī romiešiem vēstuli, arī kolosiešiem vēstuli ļoti līdzīgi runā par Jēzu, par žēlastību, kas mums ir dots Jēzu Kristu. Tāpēc nevelti efeziešiem mēs saskaitām apmēram ir 20 reizes teikts viņā, caur viņu, tātad kā Kristū, tātad visa bagātība ir Kristū. Tāpēc, kad mēs esam sakoncentrēti liecībā, svētrunā uz Kristus, kad mūsu domas ir vēstas uz Kristus, tad mēs atjaunamies. Nevelti, kā arī Jēzus teica, ka es esmu maize, es esmu tā patiesā maize, kas dod dzīvību, un tad tu nenomirsti. Tāpēc šodien, kad mēs barojamies ar Jēzu, tad mēs tiešām atdzīvojamies. Mūsu dzīve mainās, mēs ar vienu piepildamies, un mēs jūtam, ka laiks, kuru mēs pavadījām domājot vai runājot par Jēzu, tas nebija veltīgs laiks, tas bija iegūts laiks, tas cēla mūs, tas cēla citus cilvēkus. Arī šodien šīs raksturvietas tālāk no pirmajā nodaļā Efeziešiem 5. 6. pāntā atkal Pāvils turpina runāt. Tad viņam Dievs deva sirdī rakstīt šo vēstuli, kad viņš bija cietumā. Un viņš raksta to svarīgo, viņš raksta to, ko Dievs viņam bija atklājis. Tā bija tāda kā līdzīga pērlei. Pirms pērle varēja rasties gliemeža vākā, tur bija iekritušas smiltis, un tad iekšā gliemeža vākā tur notika tāda sāpīgs process, no kura arī radās šī pērle. Tāpēc arī Pāvlam bija, liekas, tāds grūts brīdis dzīvē. Es atrodos cietumā, man ir sāpes, man ir dzelonis miesā arī dots, bet viss tas priekš tā, lai es varētu turpināt saņemt atklāsmes un lai tas varētu svētīt cilvēku dzīves. Un te redz rakstīts tā, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Redz, te ir teikts, ka Dievs ir nolēmis jau iepriekš, kā mums būs būt par viņa bērniem. Tad, ko nozīmē būt par Dievu bērnu? Tas nozīmē, mēs kļūstam par mantiniekiem. Mēs iegūstam debesu valstību. Mūsu manta ir debesīs. Tad tā ir tā svētība, ka mūsu dzīve turpinās debesīs. Un mums ir tēvs. Tātad man tagad ir tēvs, es esmu viņa bērns, tāpēc esmu iegājis viņa lielajā ģimenē. Šodien Dievam ir ļoti daudz bērnu, un tie ir mani brāļi, un tās ir manas māsas, un tāpēc, ja es teicu, ka, ja tu atstāsi šo pasaulīgo, atsauc pasaulīgos tos draugus, ka tu nebūsi pie viņiem pielipis, es tev iedošu 100-kārt vairāk. Dievs svētīs mūsu darbu, svētīs mums būs ko ēst, būs ko ģērt, jo rakstīts, ka Tēvs jau zina, kas jums ir vajadzīgs. Tātad Tēvs jau zināja, pirms šī pasaule bija radīta. Viņš zināja šo te dienu, viņš zina arī rītdienu. Un tad, kad mēs esam lūkšanā, tad, kad mēs esam uzticīgi arī 10. tiesā, ko Dievs ir teicis, ka tas ir mans, neapzodz mani, jo tu apzodz sevi, tu aizver svētību šo te avotu, mēs zinām, ka Dievs noteikti svētīs mūsu dzīvi. Un arī viņam ir iespēja mūs kā Dieva bērnus, ja mēs piederam viņam, arī audzināt. Un šīs audzināšanas process nes tikai labumu. Varbūt sākumā mēs ne ar labu to uzņemam, bet pēc tam mēs redzam, ka, kā Bībelē teiks, ka tas nes šo te miera augli, par ko neviens nenožēlos. Tāpēc, lasot arī tālāk, ka viņš mums ir devis iespēju dzīvot priekš viņa slavas, tātad, lai mēs varētu pagodināt viņa žēlastību. Tātad, kad mēs esam iegājuši šeit bērna daļā, ka mēs tagad esam Dieva bērni, mēs redzam, ka Dievs, tu esi paredzējis man tik brīnišķīgu dzīvi, neskatoties uz to, ka ir grūtības, ir problēmas, bet tu man Dievs svētī, neskatoties uz to, ka esmu tik nepilnīgs. Kāpēc tas manā dzīvē ir? Tur teiks, ir par slavu viņa
lielajai šeit žēlastībai. Tad tā ir liela žēlastība, jo vairāk tu dzīvos ar Dievu, jo dziļāk tu ieies Dievā, tu sapratīsi, Dievs, tava žēlastība ir tik liela. Tā ir visa Jēzu Kristu. Tas viss nāca no Jēzus Kristus. Tāpēc Dievam šodien ir brīnišķīgs plāns uz tavu dzīvi. Dievam ir ļoti labas domas uz tavu dzīvi. Tāpēc ļoti svarīgi, lai tev ir tuvas attiecības ar viņu, lai tu varētu zināt, kas ir viņa sirdī, un lai tu kā viņa bērns varētu sekot savam tēvam, lai tēvs varētu piepildīt visu to, ko viņš bija paredzējis attiecībā uz tavu dzīvi. Un tas viss beigās atnesīs tikai slavu viņam. Un tu redzēsi, ka tu nenožēlosi, ka tu biji pilnībā uzticējies Dievam. Es ļoti lūdzu, Dievs mans palīdz šim cilvēkam, lai viņš ir pateicīgs tev par to, ka viņš kļūst par tavu bērnu. Un ja viņš nav pieņēmis tevi vēl kā savu glābēju, nav pieņēmis tevi savā sirdī, kā tu teici, bet tie, kas tevi ir uzņēmuši, tiem tu esi devis varu kļūt par Dievu bērniem. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī, lai šī cilvēka dzīve izmainās caur to, ka viņš pieņem tevi kā savu glābēju. Un es ļoti lūdzu, Dievs palīdz, lai mēs arī tālāk varam būt pateicīgi par to, ka tu mums esi sagatavojis debesis, ka tu esi mūsu tēvs, kurš mūs apgādā, tu esi tas, kurš mūs arī audzina. Es pateicos, mans Dievs, ka mēs neesam vieni, mēs esam ar tevi kopā un tu mūs vadi un tu beigās ievadīsi mūsu savā valstībā. Slavu tev par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!